Aiziet! Nu ko, mēs esam atkal gaisā! Ēterā esam! Pieslēdzamies! Mums šodien plānota ļoti aktīva un dinamiska satikšanās. Tā, bišķi noregulēsim. Tā, pieslēdzamies, uzrakstiet, vai mūs var redzēt, dzirdēt. Vai viss ir forši, un no kurienes jūs esat, no kādām pilsētām vai no kādām valstīm, mums tas ļoti interesanti. Sūtiet mums sirsniņas un īkšķīšus, lai mums te prieks ir būt. Paldies! Var redzēt, var dzirdēt, viss kārtībā ir, jā, ar skaņu. Jā, pagājušā reize bija no Anglijas cigunu pasniedzēji no Anglijas. Jā, tā kā mums diezgan daudz ir, paldies par sirsniņām, diezgan daudz ir tie skatītāji un, kā mēs sakam, mūsu zālīšu fani ir no dažādām valstīm, tā kā rakstiet iekšā no kurienes, no kuras pilsētas jūs esat, tas vienmēr ir ļoti forši to zināt. Nu ko, mums šodien tēma ir mugura un locītavas. Un varbūt, ja sanāks laiciņš par kaut ko vēl parunāsim, bet šodien būs tāda ļoti dinamiska tiešraide, mēs daudz rādīsim un daudz stāstīsim, un šodien tie, kam ir mājās 3. un 4. ziedīte un sāp mugura, tad ņemiet viņu šurp līdzi uz tiešraidi. Un mācīsimies ieklapēt pareizi lietot, jā? Tā kā Mārīt šodien demonstrēs, es būšu vairāk tāds aktīvais filmētājs un arī jūsu jautājumus, kas ir par šo tēmu, droši jau rakstat komentārā visus jautājumus, kas ir par muguras sāpēm, locītavu sāpēm un par šīm te tēmām, jā? Nu ko, mums ir sagatavots arī puisis. Jā, cilvēciņš, jā. Es jums vispirms parādīšu, pastāstīšu, un tad es uz sevis parādīšu, kā jums būtu, ko jūs varētu mājas kārtībā paši izdarīt, ja? Kamēr tiksiet pie ārsta. Jā, tā kā šodien būs tāda praktiska nodarbība, kur jūs paši varēsiet iemācīties palīdzēt sev. Vispirms Mārīt izstāstīs, kas ir svarīgie punkti mums, kas atrodas, lai jums būtu tā izpratne, un tad jau labdien, labrīt, no Grobiņas, no Rujienas, no Rīgas, no Aizputes, no Matkules, labrīt visiem, un labdien, labvakar visiem tie, kas skatīsies vēlāk. Tā, mums viens skatītājs klātienē grib ienākt iekšā. Lūdzu. Nu, jā. Bet tā nekas nenotiek. Mums viens klātienes skatītājs būs. Cerams, ka mācies uzvesties. Jā. Nu, lūdzu. Nu, tā parasti uzskat, ka 90% sāpes locītavās un mugurā ir no psihes, jā? No psihes. Un 10% tikai traumas, ir kaut kādas iedzimtas saslimšanas. Sāksim ar kaklu. Pats, pirmais kaklā. Šeit ir tādi punktiņi, es vēlāk parādīšu, šeit ir tādi ļoti svarīgi punktiņi. Ja jūs viņus izmasēsiet uz nakti, tad jums ļoti atvieglos, uzlabosies asins rite galvā un plecu daļā. Tad tālāk ir ļoti svarīgi, es paņemšu šitie te, piemēram, izmasēt uz nakti šito muskuli, kas ir, es vēlāk parādīšu, kas ir no auss uz leju. Te visu izmasēt un te klapēt nedrīkst, tur, kur ir kakls, klapēt nedrīkst, bet te izmasēt vienā pusē un otrā pusē. Tālāk ir plecu daļa. Klapēsiet 7. skriemels, te, kur ir 7. skriemels, tad plecu locītavā un tad rokā, jo redziet, šeit ir ļoti tādi svarīgi asinsvadi un nervi iet, ja?
sevišķi šeit pa roku, ja bieži tirpst vai sāp rokas, ja jūs šito vietiņu attaisīsiet vaļā ar 3. vai 4. smērīti, tas jums atvieglos dzīvi, jo es tev pagāzīšu plecu, ja plecā te ir ļoti, ļoti svarīgi nervi un asinsvadi. Tālāk, tajā plaušu daļā parasti muskuļi ļoti sasprindzināti, un es vēl gribu sevišķi pieskarties pie krūšu daļā, kur ir 4., 5. skriemels, tur tas nervs aiziet tas ir sirds nervs, aiziet brīžam, kā saka, pacients saka, man ir grūti, man ir smagi, man ir ar sirdi slikti, bet faktiski jāatbrīvo šitā te vietiņa, ja? Un vakarā uz nakti šitā vietiņa jums atvieglos, ja jūs paliksiet tur, piemēram, gulēsiet, ir tāds pilventiņi, kur ir ar adatām. Ja, uz tiem, ja, vai arī izklapēsiet madracīši tādi, ja, šito te vietu, ja, bet te arī izmasēt vai izklapēt, bet to, protams, guļot otrs cilvēks. Tādi 3. tāda svarīga daļa, tas ir šeit, kur ir jostas, ja, parasti jābūt tādām pagriezīšu sāniem, jābūt tādām izliekumām šeit, bet ja tas izliekums nav, tad ļoti bieži pacientiem taisna muguru, ja, jābūt izliekumam. Tad jūs vakarā uz nakti varat palikt tādu valnīti un pagulēt. Vai parasti tā 5-10 minūtes viegli, un tad, kad jau 15-20 minūtes, tad šeit sāk, bet tad pamēģināt izturēt kaut kādu laiku, vai nu tās 15 vai 20 minūtes, un tad liekat klāt pa kādām 5 minūtēm, jo jābūt te izcilnim. Bet pats galvenais šajā vietā, piemēram, jostas vietas augšējā daļā, var būt vainīgs arī nieras, piemēram, nierakmeņi, bet tas ir augšējā daļā. Bet te pa vidu un drusciņu uz leju ir jāsakārto kuņģa zarnu trakts, ja? Jāsakārto, jo ir sevišķi tie, kas ēd vakarā un pārēdās vakarā, kuņģis liels, zarnas lielas, spiež uz nerviem, asinsvadiem, un šeit sāp vispirms ir jāsakārto, nevis jāārstē krusti, bet jāsakārto vēders. Un tāda ir ļoti, ļoti svarīga lieta, ir krusti, ja. Krustos ir parasti sāp ļoti, sāp sēdes nervs, gūžas nervs, un kad šito te vietiņu attais vaļā, tad arī tas sāps pāriet, bet to var izdarīt tikai tādu ļoti dziļu masāžu, vai es jums parādīšu, ir tāds svarīgs punkts, tāds feng shui punkts no ķīniešu medicīnas. Vēlāk parādīšu, šeit, piemēram, rociņi ir, ja, kad roka te pieliek, tad vidējais pirksts, un tieši tas feng shui punkts ir šeit. Tur iet žults ceļu meridiāns, un te parasti vienmēr visiem ļoti, ļoti sāp, ja. Te ir rociņi, bet es jums arī parādīšu to, kā tas ir dzīvē, ja? Jo, ja jums sāp krusti, tad ir jātaisa, redziet, tas šeit iet nervs, un viņi visi iet uz leju, bet viņi sākās te no augšas, tā kā es jums ieteiktu 2 reizes gadā atrast labu masieri, kas jums sakārto šito vietiņu līdz pat lejai, ja? Jo muskuļi ir sasprindzināti, nervi ir iespiesti, un tad viss tas aiziet uz priekšu, ja? Jo šeit ir, kā saka, tiek uzlabota asinsrite visos orgānos, kas jums ir priekšā. Es arī no priekšpuses parādīšu, kā jūs varat izklapēt. Nu tā. Kā jums, noliksim atpakaļ kameriņu, vienu mirklīti.
Nu, kā jums informācija? Jā, informācija šodien būs daudz. Pirms tu varbūt rādi to klapēšanos. Tā klapēšanās tā tad notiek, ko nozīmē klapēties, ja? Mēs tā sakam. Tā kā galvenais ziedīt, tas ir forši, bet galvenais viņu pareizi mācīt ieklapēt. Mēs šobrīd runājam par Mārītes Zālītes ziedēm numur 3 un numur 4. Jā. Arī kompres, bet galvenokārt tas darba instruments jums ir jūsu rokas, jūsu nodoms un ziedīta numur 3 vai numur 4. Numur 3 un numur 4 drusciņā atšķirās pēc tā savu sastāvu. Gribi pastāstīt? Kā atšķirās? Ceturtā ir vairāk, kad ir no caurvēja no augstuma, bet trešā ir, ja ir kāda trauma vai iekaisums, sevišķi, ja kauli pēc operācijām vai kādām traumām, jo šeit ir daudz tauksakni iekšā. Jā, un tauksakni ir tas augs, kas atjauno kaulaudus un audus vispārīgi. Ja, tas tāds, es nezinu citu brīnumu līdzekli mūsu platumu grādos, tā kā tas ir ļoti, ļoti vērtīgs, ļoti vērtīga zālīte, ja? Un savukārt 4. ziedītēji tur sastāvā ir Tūja, Kadiķis un Ieva, laikam tev arī te bija, jā, Ieva, kas vairāk tā kā derēs tādām muskuļu sāpēm, sastiepumiem, kad caurvējuši bijis ļoti daudz, piemēram, kad ir, tā kā spranda savilkta, piemēram, caurvējā, tad ļoti, ļoti labi, ja? Bet abas varat izmantot, bet tādām, sāpēm laikam tā trešā būs tā. Tas ir viss, kas saistīts ar kauliem. Jā. Kauliem štais, vairāk, kas ir nervu sistēmas. Kauli un locītavas. Tā kā šī ir tāda vispār 2. un 3. Mēs jau iepriekš runājām, ka 2. un 3. ziedīt tās tādas brīnum zālītes, kurām jābūt ir katrā mājas aptieciņā. Ja jums viņas būs, tad derēs arī pie zobu sāpēm un pie visādām citādākām vainām. Tā, pirms mēs pie tiem demonstrējumiem ķeramies klāt, ja, ielieciet savus jautājumus, kas jums sāp, kurās vietās jums sāp, lai mēs demonstrējot varam jau uzreiz tos jautājumus parādīt, kādā veidā, kurā vietā ziedīts jāieklapē ir. Paralēli, kā Mārīt jau minēja, tas viss pasākums ir saistīts arī ar kuņģa zarnu traktu. Noteikti noklausieties mūsu pirmo ierakstu, kurš vēl būs laikam aktīvs šonedēļ, un mēs ļoti ceram, ka mēs paspēsim viņu saglabāt. Paldies par īkšķīšiem un sirsniņām, sūtiet droši šurp vēl, mums patīk. Un mēs ceram, ka mēs to ierakstu varēsim saglabāt, bet noteikti noskatieties, jo tur mēs tieši tēma bija par kuņģu zarnu traktu un kā sevi atbalstīt. Varbūt ieskicējam pāris lietas par to kuņģa zarnu traktu, jā? Kuņģa zarnu trakts ir pats galvenais, lai jums strādātu labi žults. Jo, ja jums nestrādā žults, tad jums var sakot, jābūt labai mikroflorai kuņģa zarnu traktā, jo tur atrodas imunitāte, tur dzīvo imunitāte, ja? Ja jums labi strādā žults, aknas un aizkuņa dziedzers un visi tie orgāni iekšē jums nekad nesāpēs muguru, nekad. Ja jūs kādreiz pastiepsiet jau kaut ko drusītiņu, izklapēsiet un tad, kā saka, atties, ja? Bet ir nevis jāārstē, teiksim, tas jāārstē krusti, bet jāsakārto orgāni mazajā iegurnī. Ja, tas sieviešu lietas, vīriešu orgāni, prostata, tur dzemde, ja, jo parasti, kad šeit atver vaļā, ka šeit jūs izklapēsiet, ja taisīsiet tādu dziļu masāžu, uzlabosies visi orgāni, kas ir mazajā iegurnī. Un ļoti, ļoti slimo ar sieviešu lietām,
un vīrieši ar prostatu un tā tālāk. Nu jāredz, katram tas kuņģa zarnu trakts, tas ir tāds, nu, pats sākums, ja? Un ja tur ir kaut kas aizgājis, tā teikt, pa pieskari, tad skaidrs ir, ka katram tas parādīsies kaut kādā vietā, kur ir viņa vārīgā vieta, ja? Vienam tā būs, kā mēs iepriekšēji runājām, uz ādas var parādīties, citam tas var parādīties kā muguras sāpēšana vai locītev sāpēšana vai, nu, kaut kas tāds. Tā kā iepriekš mēs arī minējām, ko lietot, ko palietot. Noteikti kviešu asni ir tie, ko mēs nebeigsim slavēt un vienmēr uzsversim, ja? Tāpatās arī spirulīna un florella tabletēs mājaslapā ir nopērkama šīs te tabletītes, tad varēsiet apskatīties, ja, kas tas viss, kas palīdz kuņģa zarnu traktam, tā kā kviešu asni būs tie, kas noņem iekaisumu, un savukārt spirulīna un florella ir tas, kas attīra, un, ja ir noņemts iekaisums, tad var tie visi labumi uzsūkties, ja, tās olbaltumvielas, šķiedrvielas, kas tur vēl dzels, ir visādi vitamīni, magnīs, hroms, nu, viss tas labumiņš, ja. Sāpēm vēl ir ļoti forši mums uzlējums, tauksaknes uzlējums, par ko mēs jau pieminējām, manuprāt, arī iepriekšējās reizēs, un to tad ļoti labi var lietot kopā ar 3. 4. ziediņu. Bet tad ir vēl sāpēm, ja gadījumā pietūkst locītavs un ļoti sāp, tad vienu dienu tauksaka un vienu dienu pirmais uzlējums, jo pirmais uzlējumā ir struteni un tas ir iekaisumiem. Un tad, jo pirmo uzlējumu var apliet 3 reizes un 8. uzlējumu 5 reizes. Tas būs apmēram 5 mēnešiem. Parasti es iesaku, kam ir tāda tendence uz tādām locītavu stīvumiem un sāpēm, piemēram, no septembra līdz aprīlim lietot vienu dienu tauksakni, vienu dienu pirmo uzlējumu, jo sakārtos kuņģa zarnu traktu un sakārtos nostiprinās arī kaulu sistēmu. Ļoti labi. Nu ko, skatos jūsu jautājumus, lielākā daļa Tātad par uzlējumiem vēlreiz, ja tie ir uz degvīna, viņi ir reģistrēti kā uzturu bagātinātāji, un pašķirsiet pēc tam zemāk postos ir aprakstīņš vairāk par visiem uzlējumiem, un arī mājaslapā varēsiet izlasīt. Tā, tūlīt skatos, labrīt, no Maltas, vau, Kuldīga, Grobiņa, Rūjiena, Rīga. Tā, skatos, jūs rakstat, tā, tad es tagad ātri, paskatīšos tos jūsu jautājumus. Es jau piebildīšu, ja? Te ir arī svarīga psihosomātika. Literatūrā ir aprakstīts, ja, ka kauli sāp, ja cilvēkam ir zema pašapziņa. Tas nozīmē, ka jāceļ pašapziņa. Un Anita jums ļoti labi izstāstīs, ja, ja viņai... Tā ir mana tēma atkal, ja. Ja tās līkums, lai viņa parāda, kā viņa to trenē un dara, ja. Un jums visu laiku jāslavē tā sāpošā vieta, visu laiku jārunā to sāpošo vietu un jāprasa, kas man jādara, lai tur nesāpētu. Bet parasti, ja tā ilgstoši sāp, tas ir kaut kāds ļoti ilgs stress, no kaut kāda stresa, un pēc tam tikai ir tas fiziskais, jo visas slimības vispirms ir nepareiza informācija, tas ir liels stress, pēc tam nobloķēta enerģija, ja viņi ir nobloķēta enerģija mazajā iegurnī priekšā, ja, jums sāpēs šeit, bet jums jāsakārto ir krusti, un jāsakārto arī vēderlejas daļa, bez tā nekas nebūs. Ja jums, teiksim, sāpēs jostas vietā, drusciņa augstā, jums jāsakārto kuņģa zarnu trakts, viss, kur ir kuņģis, diafragma, šeit labi līdzēs diafragmālā elpošana. Nu, redz, mēs atkal jau, atgriežamies pie tā, cik patiesībā viss ir saistīts. Jūs nevarat ārstēt tikai ceļus, krustus vai muguru, jums ir jāsaprot
Katra tā vainiņa mūsu ķermenī ir kaut kāda doma. Tā ir kaut kāda mūsu doma par mums, par sevi, par dzīvi, par sievietēm, par vīriešiem, ja? Un Dievs mums ir tik ārkārtīgi labvēlīgs, ka viņš mums ir iedevis tik kolosālu instrumentu, mēs esam savā ķermenī un mums pašiem ir jākļūst apzinātiem, un tad, kad mums sāp mugura, roka, kāja, locītavs vai kaut kas, mums ir jāmeklē tā atbilde, kur ir kaut kāds diskontakts man pašam ar sevi, ja? Jo katra tā sāpēšana ir kaut kāda doma, kaut kādas pārdomas, kaut kāda tāda, kā saka, jau kaut kāds tāds ļoti stiprs sablīvējums. Piemēram, tā psihoemocionāla mugura vispār ir par drošības sajūtu, ja? Mugura ir, krusti ir par naudu, par māju sajūtu, par drošības sajūtu, ja? Ja jūs visu laiku stresojat par naudu, vai visu laiku kaut kas man nepietiek, visu laiku man nav laika, visu laiku kaut kas vēl, un ir tāda ziniet, tāda izdzīvošanas sajūta, ka mēs ejam pa dzīvi, ejam, tā kā savā dzīvē, visu laiku ir kaut kāds tāds izdzīvošanas instinkts, ka jāpaspēj, jāmaksā, jānopelna, nedrīkst neko, kā saka, atlaist vaļā. Un tad skaidrs, kad kaut kādā laikā tas, nosēžās mūsu ķermenī, un kaut kādā brīdī ķermenī tas saka, viss, pietiek, jā, stop, viss, un es tev lēnām, drusku, tad te. Jūs taču paši saprotat, kad jums ir pārāk liela spriedze, un arī, piemēram, tagad decembris sākās riktīgi, es pati jūtu, ka tik dinamisks laiks, ir darbi lapiņas augumā, ja, kas sarakstīņš nāk klāt, ja. Un kaut kādā brīdī tu vienkārši jūti, ka, jau pleci jau nevar turēt to, kas notiek tajā galvā. Tajā galvā ir reālā doma pārduzēšana. Kā to vispār nosaukt? Obligāti jums fiziskās aktivitātes ir tās, kas ir jādara obligāti, ir jāiet ārā, ir jāiet svaigā gaisā, paņemat elpu, ko mēs iepriekšējās reizes runājam. Tie, kuri grib elpot, joprojām rakstat komentārā gribu elpot. Pirmā nodarbība būs bez maksas, un mēs šobrīd kārtojam tehniskas lietas, lai tas būtu iespējams vēl šajā gadā. Tā kā visiem tie, kas būs komentārā ierakstījuši, visiem tiks nosūtīta informācija, kas jādara tālāk. Manā grāmatiņā, kuras pagājušais ieteicu, mīli sevi, ielikšu arī šodien vēlāk komentārā, tur arī jūs varat palasīt par muguras sāpēm, par locītavu sāpēm, ja. Locītavs tas arī ir, kad es neesmu elastīgs uz kaut ko, uz kaut kādā dzīves jomā vai kaut kādā savā situācijā. Paņemat to arī tā. Šodien mēs vairāk fokusējamies uz to, kā mēs varam ķermeniski palīdzēt, bet tāpatās tas viss ir saistīts ar iekšiņām, jā, ar zarniņām būs jāpastrādā. Tas pats attīrošais pulverīts, man liekas, ļoti labi te arī darētu klāt. Pirmais raidījums mums bija par zarnu traktu, par attīrīšanos, un viss, gribu elpot, rakstiet komentārā. Mēs burtiski šodien sakārtosim vēl pēdējās, tādas lietas, lai tas tā harmoniski forši būtu iespējams un lai pēc iespējas daudzākiem cilvēkiem pieejams. Tas notiks Zoomā un visiem tie, kas pierakstīs, gribu elpot, visiem paziņošu, ja? Būs tāds ievad nodarbība un tad, lai mēs varam, piemēram, apvienot to fizisko darbiņu, ko mēs darām ar sevi, ar to smalko plānu drusciņu, tā kā atlaist kaut kādas limitācijas, kaut kādas domas pašam par sevi. Un tad vēl zarniņas, un tad ne tikai mugura būs laimīga, arī āda būs laimīga, jūsu ģimene būs laimīga, un beidzot sāksiet dzīvot, varbūt dzīvi, kāda tiešām jums patīk. Ko? Es vēl gribēju pateikt par herpes vīrusu. Pēdējā laikā taisot masāžu. Piemēram, konkrēts cilvēks, sievietei 30 gadi.
ļoti, ļoti sāp labā gūžas locītavu. Viss ir kārtībā, nu, to, kā saka, te tos attaisīt, to sēdes nervu un gūžas nervu, un šeit to arī to punktu fenšī parādīšu, ja, tas ir ļoti svarīgs, ļoti sāpīgs. Un 4., 5. reizē zem visām bankām ir herpes vīruss, un nevis šāds tāds, bet, nu, diezgan. Un tad pacienti brauca vēl pēc tam 3-4 reizes, un tikai pēc 4. reizes viņai pārstāja sāpēt tā labā gūža. Ja, tā kā, un herpes vīruss ir no tiem, kas sēd cilvēku no iekšienes. Ja jūs kādreiz redzat sev kaut kur herpes vīrusu, kaut vai uz lūpām, jums jāizārstē, un to izārstēšanu var ar pacelt imunitāti, un imunitāti var pacelt sakārtojot kuņģa zarnu traktu, sakārtojot, bet vēl ļoti labi līdz badošanās, ja? Tā intervālā badošanās, ko sauc par tā smalki autofāgija, piemēram, pēc 16 jūs neko neēdat, un organisms pats visu sakārto. Piemēram, līdz 16 jūs ēdat kādas 5 reizes pa 100 gramiem, un pēc tam aknas saka, paldies Dievam, man tagad nav jāstrādā, žults arī atpūšās, bet liesa, aizkuņa dziedzers, tie orgāniši visi iet gulēt pēc 16, un tie saka, paldies Dievam, man nav jāstrādā. Un bez tam, kas vēl ir ļoti svarīgi, kamēr tu runāji, es atcerējos, nu tas atkal no mana lauciņa, ja mēs abas esam ļoti dažādas, mums tās zināšanas dažādas, un tad mēs kopā jums to bildi liekam. Šitajā te daļā, te, kur ir astes kauls, tur cilvēkam sakrājas visu iepriekšējo dzīvju pieredzes, ja? Visas tās jūsu traumatiskās, sāpīgās lietas, kas jums ir bijušas. Nu, protams, tie, kas, nedomā, tie, kas domā, ka viņi ir tikai šeit un šeit, tas varbūt tas tā neatiecās, ja, bet šeit mums sakrājas visu iepriekšējo dzīvju pieredzes, emocijas, destruktīvās pārliecības, un ir speciāli vingrinājumi, ko es dodu dažkārt arī klātienes nodarbībā, ko mēs darām, lai atbrīvotu tieši šo te vietiņu un tās pieredzes, un pēc tam, pēc šiem vingrinājumiem, arī šīs te elpošanas sesijas ir pavisam savādāks. Atbrīvojās, tādas lietas un sasaistes, kas varbūt, ko pat cilvēks nebija vispār iedomājies, ka tas tā var būt. Tā, ko jūsu galvenās tēmas, es skatos, ir ceļu sāpes, krustu sāpes, plecu sāpes, tā, jostas vietā sāpes, roka no pleca līdz plaukstai sāp un tirpst. Jā. Tad tūlīt tās visu demonstrēsim, es tikai tagad nolasu, sūtiet sirsniņas, jā, mums ļoti patīk. Gūžas, krusti. Lūdzu, vēl kādas 1000 sirsniņas, un tad es tālāk runāšu, labi? Tad es iešu 1000 sirsniņas. Jā, kamēr Mārīt rāda, sūtiet 1000 sirsniņas. Jā, aiziet. Un es atkal rādīšu. Un tad Mārīt atkal parādīs kaut ko labu jums. Paldies! 1000 sirsniņas. Ļoti labi. Tad es parādīšu, kas sāk tā kaklu, un tad es, ja būs 1000 sirsniņas, es runāšu tālāk, labi? Tātad paskaties, šito te uzspilmē. Jā, pagaidiet mirklīti. Te ir pie kakla 4 tādi ļoti, ļoti svarīgi punktiņi, ja? Jā, redziet, te ir ļoti svarīgi punktiņi, ja? Kad sarkani apzīmēts te. Var redzēt, ja? Te. Otā. Es varu iet stāstīt. Jā, svarīgie punktiņi. Mārīte tagad dodās uz placi, uz skatuves, un es būšu galvenā operātore Anita, un tūlīt mēs visu parādīsim. Tā, lūdzu, kundze, jūs esat gaisā. Tā, ko mēs tagad rādām? Mēs rādām šos te punktiņus, kas bija mums... Jāizmasē. Jā. Šitā.
Tā, tu turpini masēt, es parādīšu vēlreiz manekenā, jā, rekur šeit, rekur šeit, rekur šeit. Te tāda tā kā iedobīta ir šie te punktiņi. Un visur, kur sāp, ir jāmasē tik ilgi, kamēr nesāp. Un viņi parasti ļoti sāpīgi. Droši ņemat 3. ziedīti, 4. ziedīti un arī pirms tam iesmērēt un tad riktīgi, kārtīgi, sirsnīgi izmasēt. Jums ne tikai uzlabosies tās galva un kakla sāpes, bet arī vispār asinsrite un galva būs skaidrāka. Tagad ir, nākošais ir šitas te muskuls, ja? Ļoti jāizmasē. Šeit neko nedrīkst klapēt, ja? Neko nedrīkst klapēt. Te jāizmasē vienā pusē un otrā pusē. Jā, tie, kas neredzēja pagājušo ierakstu, noskatieties par galvas sāpēm, ja? Šī arī ir atslēga, ko mēs rādam tagad par galvas sāpēm. Tad kakla daļā neko nedrīkst klapēt. Tur jūs paņemat čuču 3. vai 4. ziedi un tā stingri masējat, ja? Un atkal izmasējat šitos te punktus. Un šit ir tā stingri masēta vienu rociņu un ar otru rociņu, bet stingri. Es uzreiz pajautāšu, ja cilvēks nevar aizsniegt, ja kaut kas ir tāds, ka nevar aizsniegt, ko tu ieteiktu? Neko palūgt, lai atnāk otrs cilvēks, kas ir mājās, jeb palūgt mīļākam. Jā, tātad palūdziet mīļākam vai paņemat koka karoti. Jā. Ja sirsniņas ir? Sirsniņas ir? 1000 ir, tad Mārīt runā. Tālāk, ja? Jā. Vajag koka karot, jeb tādu lāpstiņu, bet koka, ja? Tad jūs, bet šite nedrīkst klapēt neko, ja? Kaklā. Tagad nākošais 7. skriemelis. Ja nevar aizsniegt, paņem palīgā otru roku. 7. skriemelis šeit, Anīt parāda, uz cilvēciņu. Tā, 7. skriemelis. Jā, bišķi zemāk. Šeit. Ja? 7. skriemelis, tas ir jāizklapē. Ar otru roku tā kā atbalstiet, palīdziet, un jūs ļoti labi arī izkustināsiet visas locītavas. Tad ir otrs punktiņš ir plecu locītā, parāda plecus, kādi ļoti svarīgi punkti. Tā, rekur te rādu, rekur te, kur pleci, šitien te, un 3. būs šeit roka. Atkal parāda roku. Jā. Rādu, otru pusi jāizklapē. Jā, uz abām pusēm. Uz abām pusēm, bet vēlams kāds 100 reizes vismaz, jo jābūt ādiņai, jābūt sarkanai. Dariet to uz nakti, ja? Nu, tagad nodemonstrē, kā tu tagad ķeries klāt un tur dari bez runāšanas, jā? Pa 10 reizēm, 10 reizes, 10 reizes, 10 reizes, ja? Jums vieglāk tā būs. 10 reizes, 10 reizes. Jā, un uz otru pusi. Jā. Un atkal. 7. skriemelis, plecām un rokā. Bet izklapēja te viss cauri, jo parāda tur uz pleciem arī ļoti svarīgi. Viss cauri izklapēja. Bet šeit ir tādi ļoti svarīgi punkti. Jā, un tos pleciņus, reku te var redzēt, ja ņemat ar plaukstu, jūs aptversiet visu to plecu, jums nav jāzina, kur tieši tas punkts ir, ja, tur, lai jūs nekur garām neaizšausiet, un tāpatās arī šeit, kad ņemat ar roku šito te daļu arī, jā, un te redziet, reku te ļoti daudz tie punktiņi, kas satiekās, jā. Šeit neko klapēt nedrīkst šajā vietā. Te klapēt nedrīkst, klapējam mēs šeit. Jā, labi, vietai jābūt sarkanai. Vietai jābūt sārtai, jā, jo tad ir pareizi. Jo kas ir klapēšana, uzlabo asins riti tajā vietā. Un līdz ar to jums uzlabojās visa šitā te daļa. Jā, tas arī tātad šis attiecas uz galvas sāpēm un šis attiecas arī uz tām tirpstošajām rokām, jā? Kam tirpst pleci tie punkti, vienkārši ir jātais tie punktiņi vaļā. Jums jāuzlabo asins rite ir šeit, tad pie pleciem ir arī, lai paskatās limfs masāžu, jā?
Viss, kas tirps, vispirms viegli jāuztais limfas masāžu, padusēs. Pagriezies uz priekšu pagriezies. Jā, limfas masāžu. Jā. Šis bija pie iepriekšējā, pie sejas, kad mēs runājām, lai nebūtu tie riņķīši zem acīm, tad limfas masāža. Jā. Tālāk, var tālāk? Tātad tālāk tā bija muguras augšdaļa, ja sāp muguras augšdaļa, spranda, tirpst rokas, sāp galva. Jā. Tagad mēs runājam par muguras apakšdaļu, ja sāp krusti un ceļi. Jā, sevišķi ir sievietei kādas sieviešu lietas, ja vīriešiem vīriešu lietas, jo jums jāuzlabo asinsrite mazajā iegurnī. Pa priekšu jūs nedrīkstat neko klapēt. Jums šeit ir jāuzlabo asinsrite. 1000 ir sirsniņas? Ir ripo sirsniņas aiziet. Pa šito te vietu klapēt nedrīkst. Tā sakot, krusta kauls, krusta. Jums jāklapē. Jāizklapē šeit. 100, 200 reizes. Otrs punktiņš ir dibenā. Un trešais punktiņš ir sānos. Bet sānos ir tāda ļoti tāds ķīniešu medicīnā feng shui punkts, ja? Kad uzliek plaukstu, tad vidējais pirksts ir tur, kur, un šeit vienmēr visiem ļoti, ļoti sāp. Ļoti. Šajā te vietiņā. Un šitas viss ir jāizklapē. Tā, lai viss mājas skan. Jā. Ļoti bieži cilvēki saka, ko, tad, kad mēs, teiksim, demonstrējam šos, rādam, kā ieklapēt, viņi uzreiz vai, tik skaļi, man kauns, ko kaimiņi padomās. Nu, tad te man jāsaka jums tā, jums interesē, lai jūs labi jūtaties, lai jums atgriežas veselība, vai jums interesē, ko kaimiņi padomās. Ko kaimiņš teiks. Jā? Tā, es parādīšu šeit vēl uz tā manekena. Jā, tā tad mēs šeit klapējam. Šita te, kur ir dibenā. Te, kur rociņi, jā, te, kur rociņi, te ir feng shui. Tur ir tas punkts. Jo šeit ir, redziet, kāds ļoti svarīgs, te tas žūts meridiāns. Tas ļoti, ļoti sāp. Viss jāizklapē, ja nav slinkums līdz pat lejai. Jā. Nu, tālūk, kāds vēl demonstrējumi? 1000 sirsniņas es parādīšu. Aiziet, palaižam sirsniņas un tad parādi, ko... Vingrojumu pie, kas uzlabos. Bet vispirms pa ceļiem pastāst, ja ceļi sāk. Ceļi uznākti paņem vai nu 3. vai 4. smērīti, bet ļoti labi ir komprese. Ir sirsniņas lido vai kā lido? Komprese, bet jāņem ļoti maz. Ņemat tā čuču, lai tikai kā zirnīts, jo viņas ir taukainas, jums nevajag, jā, jūs čuču tā uzsmērējat, jā, tā čuču uzsmērējat, un šitā jāklapē, jums šitā jāklapē. Kāds 100 reizes un kārtīgi, jebkurā vietā, kur jūs varat apsiet, tu lietoji to kompresi. Tad ir pārtiks plēve vai celofānu, un tad ar to elastīgo saitu, un pēc tam noņemat nost no rīta. Bet, ja ceļi sāp, tas bieži no krustiem, ja? Tad tie krusti jebkurā gadījumā, ja? Ja ceļi sāp, ir zastojas mazajā iegurnī. Šita te jāizārstē, šitās te slimības, jo vienmēr, piemēram, sievietei sāp ceļi, viņai ir sieviešu slimības. Šitas jāizārstē. Jāuzlabo kuņģa zarnu trakta darbība, piemēram, cilvēkam sāp labā lāpstiņa, viņam šeit nav kārtība. Šita te. Ja? Un tad uz nakti, piemēram, kā var sakārtot, piemēram, vēderu, viss, kas ir vēdera orgānus, ja? Naba un zem nabas, te tāds, kādi 3, 4 vai 5 centimetri šitā te paņemat un piespiežat. Ja jums tur sāp, tas nozīmē, ka jums visi muskuļi ir saspriendzināti un šitā te turat. Un turat tik ilgi, kamēr tā sāpe attiek. Uzreiz sākās tāda pulsācija, uzlabojās asinsrīt, uzreiz te paliek viss silts. Es ļoti bieži šito te rādu.
Imidž terapijā ļoti svarīgs tas saucās pirmais punkts. Imidž terapeiti vienmēr sāk strādāt ar šo pirmo punktu, ja. Tad jūs vēl varat no labās uz kreiso pusi šitā te paņemt un pa gabaliņām šitā te visu vēderu, ja, izspaidīt. Parasti zastojas ir, te ir resnā zārna šitā te, tā te. Te. Ar plaukstām nekas nebūs, bet jums šitā te pa gabaliņām, un tur, kur jums sāp, tur šitā te patur. 1 minūte, 2 vai 3, akal iet uz priekšu. Jo tas zastojas ir šeit, tur, kur tā resnā zārna iet te, tad viņi iet te, un tad viņi iet te, tad viņi iet te, un tad ārā. No tās puses uz to pusi, ja? Jā, ļoti labi. Jā, vēderā, tas ir numur 1, ja jums ir problēmas vēderā, lai vienalga, cik jums liels slinkums, pamēģini šito te vietu, bet tā stingri. Ļoti labi. Un tūlīt būs vēl viens super vingrinājums, ko nekur citur nevar dabūt, kā tikai te manā kabinetā. Kamēr Mārīte iekārtojas savā jaunajā vietā, es parādīšu vēlreiz tātad par visām sāpēšanām. Ziede numur 3, ziede numur 4 un tauksaknes uzlējums. Ja? Un tagad jums vajadzēs ko? Durvis, ja? Durvis un rokturi. Durvis un rokturi. Pagaidiet mirklīti, kundze. Šitais vingrojums nāk no profesora Ņūmi Mākina. Es kādreiz, kad bija jauna un smuka, es biju sanatorijā Krimā, jo tur viņš ārstēja pacients ar ļoti, ļoti vienkāršām lietām. Šits vingrojums uzlabos gūžas un ceļa locītavu darbību. Bet pirmais ir, jums pats galvenais ir uz taisnas rokas, un kājas, tā tālāk, it kā, apmēram tā iekārtojoties, ja? Un ir pietupieni. Pirmo reizi, cik jūs varat, vai tās ir 5 reizes vai 10 reizes, un katru nedēļu liekat virsū vai 5 vai 10 reizes, kamēr jūs panākat līdz 100 reizēm vai pat ilgāk, pat vairāk. Jo tad uzlabosies gūžas un ceļu locītavas darbība, ja, tur ļoti, ļoti labas atsauksmes no pacientiem, kuri nav slinki, protams. Un tas izskatās tā, cits var pietupties tik, cits var pietupties tik, bet to dara lēnām. 103, 4, mugurtaisna. 5, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo. Katīca grib ieelpo, izelpo. Cits var pietupties tikai šitā, tad jūs arī darat šitā, ja? Cits var pieturpties līdz pat lejai. Ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo. Nu super! Nu super, sirsniņas lido atkal mums. Nu ko, tā, mēģinam tagad atgriezties atpakaļ. Tā, atgriežamies atpakaļ. Un par tiem ceļiem, jā, arī no savas pusītes jums iedošu mazu ideju pārdomām, jo ceļi ir patiesībā saistīti ar, tā kā virzību uz priekšu. Un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs nevaram dzīvē virzīties uz priekšu, ir nesakārtotas attiecības ar vecākiem, ar mammītēm un tētīšiem, jā. Tā kā ceļu sāpes jums ir tā kā, tāds arī impulsu signāls, kad, paskatieties, kādas ir tās manas
attiecības ar mammu, ar tēti, un vai tur viss tiešām ir mīloši un harmoniski, vai es neturu kaut kādu aizvainojumu, vai man nav, nezinu, kaut kādas tur bērnības dusmas, un, jā, kad tur uzmanība bija pa maz, un tas nebija, un šitas nebija, un man nemīlēja tā, kā es gribēju, jā. Šis viss ir mans lauciņš, welcome to the elpošanas klubu, jā, rakstiet, gribu elpot, un izstrādāsim šīs te bērnības lietas. Nu, tas tā, ir mums galvenā aktrisáte pakaļ. Un mēs varam turpināt. Rakstiet jautājums. Attīrošais pulveris e-veikalā nav. Lūdzu, mūsu meitenes mīļās, ielieciet attīrošo pulveri. Attīrošais tejas pulveris. Jā, viņam ir jāparādās. Man šķiet, ka viņam ir jāparādās. Viņa lieto uz nakti 3 grāmus. Teiksim, jūs atnākt mājās 6, jūs aplējat ar 80 grādu ūdens, vien maz teikarotiņu, un tad, kad jūs ejat gulēt, tad tikai viņu izdzerat, jo viņš ir domāts, lai patogēnā mikroflora, tas ir, nu, tā skaisti teikts, nu, tā vienkārši tārpi, un visi tie, kam tur nav jādzīvo, lai dabūtu to mikrofloru, lai viņiem nepatīk tur dzīvot, un viņi aiziet paši, jo tur ir biškrēsliņi, vērmeli un vēl daudz citu zālītes. Jā, viņš tiešām šobrīd nav tur iekšējais pārbaudība, bet, nu, es domāju, uzreiz pēc tiešraizes meitenēm sazināšos. Ja jūs dzirdat, mīļās meitenes, lūdzu ieliekat, lai ir iespēja cilvēkiem pasūtīt. Ja nē, tad, nu, no 12, nu, 12:15, teiksim tā, jā, būs ielikts. Tā. Cik mums laika? Mums vēl ir laika. Kas mums ir vēl jāpastāst? Mums ir jāpasaka par imunitāti, man prasīja. Jā, bija vēl daži jautājumi par imunitāti. Mirklīti, tūlīt skatos. Es domāju, ka par sāpēšanām un sāpēm diezgan jau bija saprotams. Nu, jādara. Nedarīs jau nekas klāt nenāks. Tā sirsniņas ir. Labdien, godātā Mārīte. Nu, forši. Labi. Ja jums par šo tēmu vēl ir kāds jautājums, droši uzrakstiet. Jā, forši. Tikmēr tev bija jautājumi iesūtīti par imunitāti, jā? Jā, par imunitāti, jā, nu, kas tagad ir aktuāls, jā. Jā, imunitātei otrā ziedīte, priežu eļļa, kadiķu eļļa, un tāda, ja, piemēram, pacients ir pieaugušiem, jā, ja jūs ilgi klepojat, tad ir speciāli otrais uzlējums, kas ir plaušām. Un ja jūs ilgstoši klepojat, tad vienu dienu pirmo uzlējumu, vienu dienu otru uzlējumu, jo pirmais uzlējums ir iekaisumiem, jebkādiem, un par cik tagad ir rudens un ziema, un saules nav, tad paņemat, teiksim, āmas pudelītes, un jums būs visai ziemai, parasti 5-6 mēnešiem, tā lēnā garā vienkārši izcerat un viss. Tā, ko darīt, ja ir osteoartrīts pirmajā pakāpē? Ir iekaisumi, jāsakārto kuņģa zarnu trakts. Jā, iekaisums. Jā, viss atkarājas, kurā vietā. Ja tas ir, teiksim, kāju locītavās vai te kaut kur gūžā, tas jums jāārstē šitā, te jāsakārto jums kuņģa zarnu trakts. Kuņģa zarnu trakts jums jāsakārto. Jā. Ja tas ir augstāk, jā, tad ir, teiksim, limfa, viss, kas saistīts ar limfu, jā, paduses šeit, viss ir, ar to ir jāsāk. Jā, jo te laikam jāsaka, nu tiešām man tagad arī nāk tā sajūta, nu te nepalīdzēs tikai ar paņemt uzlējumu, izdzert, jā. Te būs riktīgi, nu te ir jānodarbojas ar sevi, jo iedomājieties, nu tas osteoartrīts, nu pieņemsim vai reimatisms vai, nu tādas lietas,
viņas jau iespējams jau ir gadiem, un tad mēs ar vienu to, nezinu, precāpu tableti vai ar vienu uzlējumu, nu, mēs nevaram to atrisināt. Tur ir kaut kāda iemesla dēļ, Dievs mums ir devis tieši caur šādu prizmu ieskatīties sevi kaut kādā jautājumā, un mums katram dzīvē ir tāds jautājums, kurš mums liek rakt un augt. Nu, mana tēma noteikti tā ir āda un attiecības. Tās ir divas jomas, kas man, kas saka, atver paplašinājumu visu laiku jaunu. Tā kā jo, ja jums būs imunitāte, tad jums cik ātri slimība uznāks, tik ātri viņa pāries. Nebūs imunitāte, nāks laukā viss kaut kas. Tā kā manai pacientei ārstei gūž locītavu, bet vai nav locītavā, dakteris piedāvā operāciju, bet operācija jau tikai tad, kad ir kauls ir vainīgs, bet viņas gadījumā bija sēdes nervs, gūšas nervs, iekaisis, bet uz kādu 5. reizi nāca laukā herpes, un tas herpes jādabū laukā, viņš šausmīgi sāp. Jā, herpes ir sāpīgi. Jautājums ir, sakiet, lūdzu, cik ilgi jāēd līdz 16? Kā tas ir domāts, cik ilgi jāēd? Cik ilgi? Piemēram, ja jums ir tā kā visu mūžu, piemēram. Jā, kaut vai visu mūžu. Kamēr ir kādas sūdzības, jā. Ja jums ir kādas sūdzības, it sevišķi pa kuņģa zarnu traktu, un ja jums ir kādas nopietnas slimības līdz 16, kaut vai, piemēram, kaut kāda ļoti nopietna slimība, piemēram, onkoloģija, pieņemsim, jā. Līdz 16. 5 reizes pa 100 gramiem. Pēc 16. neko panākt, lai pH jums ir citronu ūdeni vai āboletiķu ūdeni, bet jūs nedrīkstat ēst gaļu, vistu, zivis, baltmaizi, kūkas, pusgadu vismaz, lai jūs tiktu pie veselības. Un tad goda vietā paralēli chlorella, spirulīns, kviešu dīksti, jo jums vajag atjaunot mikrofloru kuņģa zarnu traktā, jo cilvēks sastāv no olbaltuma un no ūdens. Šeit ir olbaltums un vitamīni, un tajā chlorellā ir olbaltums un citi vitamīni. Jums lēnām jāatjauno tā mikroflora kuņģa zarnu traktā, un jo pēc 16 jūs neēdīsiet, tā ir tā autofāgija, kad organisms pats visu sakārto, viņš attīrās, un aknas teiks paldies jums. Jā, un līdz ar to, kad tās sakārtosies, tas kuņģa zarnu trakts, arī tā imunitāte sakārtosies, ja, viņai, teiksim, ķermenim vispār, nebūs tik liels visu laiku kairinājums un visu laiku tādā stresa stāvoklī nebūs, un vienkārši arī, kā imunitāte ir tā sistēma, kas visu laiku tērējās glābjot mūsu stresa situācijās, jā. Tā kā, jā. Es gribēju neaizmirst, ka žultī ir tāda viela, kas ir vajadzīga kauliem. Mums jābeidz. Jā. Mīļie draugi, mums ir jābeidz, lai mums varam saglabāt šo te aizrunājāmies. Rakstiet pārējās ziņas komentāros, lūdzu. Nākošā reize, pēdējā reize. Nākamreiz mēs par ādu runāsim, jā. Sūtiet sirsniņas atbildēsim. Un atbildi. Miljoni. Paldies jums liels. Mēs tiešām aizrunājamies patīkam ar jums un tiekamies nākamajā trešdienā.